Vai tu centies Allāha dēļ? Vai tu centies Allāha dēļ? Vai tu centies, lai izplatītu šo reliģiju? Allāhs tev ir pavēlējis izplatīt un nodot to tālāk. Man jāizplata šo reliģiju un nodot to citiem cilvēkiem ar jebkādiem līdzekļiem, ko Allāhs man devis ar visiem spēkiem, ar kuriem Allāhs mani apveltījis, lai es censtos un ieguldītu pūles. Un patiesi, cilvēki tev šajā ceļā traucēs. Kā viņi runāja pret praviešiem, tā viņi traucēs arī tev. Neticīgie pat piedāvāja pravietim, miers un svētība pār viņu dažādus kārdinājumus. Mēs tev dosim to, mēs tevi apprecināsim, mēs tev dosim īpašumu, dosim varu. Viņi domāja, ka viņš vēlas šo pasauli, bet viņš tiecās tikai pēc Allāha. Viņš nodeva šo reliģiju cilvēkiem. Kad cilvēki nāca uz hadžu, viņš piedāvāja viņiem šo reliģiju, iepazīstināja ar to, stāstīja par to, lai viņi tajā ietu. Viņš nesēdēja mošejā un neteica, es vienkārši sēdēšu šeit. Un lai cilvēki paši nāk, kas nāks, tas nāks. Nē. Viņš pats gāja pie cilvēkiem un pats nodeva viņiem vēsti. Pravieša, miers un svētība pār viņu līdzgājēji nepalika sēžot Medīnā, viņi devās ceļā. Staigāja pa zemi, lai nestu un izplatītu šo reliģiju. Vai tu centies Allāha dēļ? Vai tu centies Allāha dēļ? Vai tu centies Allāha dēļ? Vai tu centies Allāha dēļ?